Portfolio for Employment è un nuovo entusiasmante progetto finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus+. Sveiki! Mani sauc Līga. Es strādāju uzņēmumā Pīkino Baltics. Un savā pirmajā darba dienā bija ļoti svarīgi saprast par savu darba vidi un kur es strādāšu. Un attiecīgi vajadzēja sagatavot arī tos jautājumus, kurus es uzdošu ierodoties pirmajā darba dienā uz darbu. Un, kad es ierados, mani sagaidīja mūsu HR speciālists, kurš arī mani savienoja ar manu dienas mentoru, kurš mani veda cauri visam, kas notika uzņēmumā, kādas ir viņu tradīcijas, kādi ir viņu principi, pastāstīja par katra cilvēka pozīcijām, pie kuras varu vērsties attiecīgos jautājumos, vai tā ir IT sfēra, vai tā ir radošā sfēra. Un tad man rodās attiecīgi šie jautājumi, pie kura es varu doties nepieciešamā situācijā, un to man paskaidroja. Ja šāda mentora tehnika nav šajā darba vietā, kur sāk strādāt, tad, protams, loģiski darba diena var sākties mazliet stresaināk, mazliet vairāk šis uztraukums parādīties, bet tad ir labi vērsties pie HR speciālista un pajautāt visus sakojošos jautājumus, un tad noteikti arī par to paskaidros. Kā piemēram, cikos ir pusdienas, cik ilgs ir pusdienu pārtraukums, kur ir tuvākās autostāvvietas, kur nolikt mašīnu, un, protams, par visu, kas ir iekšējie kārtības noteikumi. Se hai qualche domanda, puoi sempre contattare il tuo tutor didattico, utilizzando la comunità di pratica PFE su Telegram. Puoi anche contattare i partner PFE, inviando un messaggio utilizzando le pagine Facebook e LinkedIn di PFE, lasciando un commento sotto un video sul canale YouTube della PFE o via email tramite il sito web PFE. Tutte le organizzazioni che utilizzano le risorse PFE devono impostare una politica chiara per la protezione dei dati in linea con i requisiti del GDPR.